Tā šodien taisīšu atslēgu Vauxhall Corsa D. Šitā te mazākā ir oriģinālā klienta atslēga. Šitā tagad programmēšu. Šitā nav nolokām. Šī jau ir nolokām asmeni. Tā, vispirms es pievienoju saucās bateriju support unit vai akumulātoru atbalsta ierīce. Tā viņu vajag pagaidām ieslēgt. Viņa ir arī tā kā akumulātoru lādētājs, bet pusiņai funkcija kā akumulātoru atbalsta ierīcei. Tās ir divas drusku dažādas lietas. Pagaidām viņš ir lādētāja režīmā. Nospiežam divas reizes. Redz, ka viņš tagad pāriet uz 14,1. Principā viņš dod tagad tādu spriegumu kā ģenerators, kad darbojas mašīnai. Un mēs redzam, viņš jau dod 9 ampēru strāvu. Viņš var dot līdz 30 ampēru strāvu. Ar to viņš atšķirās no lādētāja. Tā, bet viņš ir diezgan daudz dod šobrīd ārā. Kāpēc kaut kas ieslēgts? Kā nekas nav. Tas būs vajadzīgs, jo mums būs 12 minūtes jāgaida, kamēr tā programmēšana notiksies. Tā, lūk, pirms programmējam, parādīšu, kāda čipi ir iekšā atslēgās. Tā nosākuma oriģinālo, tas ir svarīgi, lai ieprogrammētos pults. Šī ir vecāka dizaina atslēgas, tā kā pirmā paudze ar šitādām te svītriņām. Nākošai paudzei nāk jau ar tādiem baltiem simboliem, ar 2 vai 3. Šitam ir 2. Lietuva X-Corsa K2 Max Pro. Tad izmantojam šito funkciju. Transponder klonu nospiežam. Ieliku oriģinālu atslēgu tur iekšā. Un skatāmies tagad, ko viņš rādīs. Neko nerādīs, jo es nenospiedošu šeit. Klonu bija. Retransponder. Briesmīgi ar vienu roku to visu izdarīt, protams. Tā, tagad nospieda retransponder. Jā, tāpēc drusku tā neveikli izskatīsies viss tās darbības, jo tas viss jādara ar vienu roku. Tātad augšā ir čipa tips 46. Tas ID numurs, ar kādu viņš ieprogrammēts, jau ir ieprogrammēts automašīnas datorā. Un tas ir plates numurs, tas PCF, tieši kas uz pulta attiecās. PCF 7941A. Tagad skatāmies, vai tā iziešu atpakaļ. Lieku tagad jaunu atslēgu. Transponder klona. Tā, retransponder. Tā, 46. Un skatāmies, ja PCF 7941A. Tātad tas būs tas pats. Kas notiek kā Opelim vai Vauxhallam? Tas viss notiek. Arī izmantošu Autel IM 508S, jeb Autel 508. Un Opelim, pēc manas pieredzes, oriģinālo atslēgu programmēšanas laikā nemaz nevajag. Ja mēs pievienojam jaunu atslēgu, tā varam izmantot uzreiz to, kuru mēs gribam ieprogrammēt. Lūk, ar šito te. Tā, ieslēgšu, ejam uz IMO. Accept. Varbūt
šitā sagriezīšu labāk. Set. Tā. Varbūt viņš uzreiz mums vajag ieslēgt, paņemam jaunu atslēgu, ieliekam, neko, vajadzēja pārbaudīt, vai ir signāls, vai pults strādā. Varbūt, kad ir baterija beigta. Viņa nāk, kad atnāk, kad viņa pasūta, viņa atnāk jau ar bateriju iekšā. Principā vajag strādāt, bet ir bijuši gadījumi, kad nav. To jau vajadzēja pārbaudīt vispār mājās. Tā, nu tā. Spiežam remote klonu. Un tagad pārbaudām. Jā, signāls ir. Tātad pieliek viņu šeit pie antēnas. Nospiežam pogu, ko var redzēt. Parādās tādi viļņi. Un arī parādās te tas ASK 433, tā ir frekvence. Tā, labi, to tagad varam likt malā. Turpinām. Ieslēdzam aizdedzi. Visādi. Rādi ārā. Visus ventilators ārā. Tā, varam turpināt. Tā, tad atslēga ir, aizdedze ir ieslēgta, atslēga ir aizdedze ieslēgta. Nu, mēģināsim uzreiz uz automātisko autodetekt, ko viņš vajadzētu viņam atrast VIN numuru. Starp citu, aizmirsu paprasīt cilvēkam. Opeļiem mēdz būt grāmatiņa ar PIN numuru. Nu, ja viņas nav, neredzēja Bardačukā, tad autos pats var nolasīt to PIN numuru. Bet tas ir lieka ņemšanās. Tā, reko var redzēt, ka šobrīd ir 14,1 volts. Izprogrammē. Nu redzam. Šoreiz viņš man prasa. Tad es vairāk par Opeļiem Astra atceros, bet Opels Corsa D prasa šādu variantu. Ja jums ir ieprogrammēta atslēga, lūdzu ieslēdziet aizdedzi. Labi. Drusku atšķirība ir. Tā man ir. Spiežam OK. Atrada numuru. Automātiski VIN numurs atrasts. Tātad 14. gada Vauxhall Corsa D. Jā. Tā. Liksim IMO status skan. Pārbaudīsim, vai nav kļūdas datorā. Es vēl lūdzu ieslēdziet aizdedzi jau ir ieslēgta. Dzinējs. Ok, es drusku atslēgšos. Paskatīšos, kas šitas ir par dzinēju. Tā, atrada dzinēja kodu. Aplikāciju jau ierakstījām tādu aplikāciju. A14XER. Te nav? X. 14XER. Jā, Opeļiem tāda problēma, esiet gatavi, ka viņš prasīs tādu lietu. Tagad viņš skanē.
Atrada viņa numuru. Viena kļūda body control moduli, to mēs izdzēsīsim. Jo, to mēs tad clear DTC. Tagad es viņu, tā, kļūdas ir nodzēstas. Tā, tagad turpināsim ar procedūru, kas saucās pievienot atslēgas. Principā varam sākt ar PIN koda nolasīšanu. Tā arī darīsim. Te ir vairāki varianti. Darīsim tā. Es tagad arī mēs ļausim to darīt viņam automātiski. Viņš pats izvēlēsies, kur to pinu nolasīt, pievienot. Tā. Read pin. Nu, tad spiežam start. Do you want to start pin data reading? Yes. Yes. Please switch the ignition on. Ieslēdziet aizdedzi. Aizdedzi ir ieslēgta. Spiežam OK. Vajadzīgs internets. Tātad internets man ir. OK. Tagad viņš lasīs pats pinu automātiski. Varētu būt, ka tur panelī, gaismas izslēdzās panelī, viss nodiest. Tas skaitās normāli. Tagad viņš lasa to pinu, kurš lielā daļā ir grāmatiņā, servisa grāmatiņā atrodams. Tad var iztikt bez šitās te procedūras. Nu, kādreiz gadās, ka mašīnā viņš to pinu nenolasa. Tad ir tāda lieta. Bet šitam es domāju, ka nolasīs. Lūk, mums ir pin kods 9005. Spiežam OK. Tā, izslēdziet, tā izdedzi. OK. OK. Tagad ieslēdzam aizdedzi. Jā, sekojiet uzmanīgi vienmēr norādījumiem. Vai tu gribi sākt programmēt atslēgu? Tā, nu šeit ir tāda lieta, ka šobrīd man aizdedzē ir oriģinālā atslēga. Pēc idejas šeit reizēm nav saprotams, ko darīt šādās situācijās. Principā varētu likt jau jaunā iekšā, nu, bet viņš neko nesaka. Labi, sekosim tagad. Sekosim norādījumiem. Tā, ko viņš tagad darīs? Aha, tā. Izslēdzam aizdedzi un izņemt atslēgu. OK. Labi. Jā, šeit ir skaidra instrukcija. Tagad ievietojiet atslēgu, kur vajag programmēt. Un ieslēdziet aizdedzi. Tā. Aizdedzi ir ieslēgta. Spiežam OK. Tātad atslēgas, kuras mums nevajag programmēt, jābūt vismaz 10 cm attālumā no aizdedzes. Tā notiek apmācība. Viņš tagad prasa vēlreiz, vai tas ir pareizais kods. Tas ir pareizais.
Jā, 9005, ok. Ja ievada nepareizo kodu, viņš var uzkārties automašīnu, aiziet drošības režīmā uz pusstundu vai ilgāk. Bet nevajag panikt pēc ja vienreiz nepareizi ievadīs, viņš apmēram uz pusstundu. Please switch ignition off and remove the key. Ok. Tā, kaut kas nofēloja. Lēni fēl, sāksim no sākuma. Yes. Okay. Tā, ok. Ok. Nezinu, kāpēc viņš neļāva. Ok. 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 Tā. Es kaut ko izlaidu procedūrā, varbūt kaut ko, jā. Tagad viņam vajadzētu pierakstīt jaunu atslēgu. Nu, viņš mēģina ierakstīt, nesanāca. Tā, kaut kas nesanāks jau. Tā. Paņēmu citu atslēgu, pārliku asmeni citā atslēgā. Tātad problēma bija pašā atslēgā. Tagad izdarīju visu to pašu un uzreiz ir machine complete. Tātad ok. Succeed. Labi. Tagad varētu mēģināt iedarbināt ar jaunu atslēgu. Tā atslēga jau ir aizdedze. Izslēdzu aizdedze. Ieslēdzu. Tā. Parasti ar iedarbināšanu problēmas nav. Parasti problēmas vienmēr ir ar pultiem. Tāpēc mēs iziešu no mašīnas ārā, pamēģināšu un strādāt pulti. Tas ir pats galvenais. Tā. Tātad, kā var dzirdēt, strādā pults. Iedarbināt var. Opel Corsa 2013. gads.